Tavs Auto TV atbalsta Sixt, autonoma pilna servisa autolīzings un auto abonēšana, Goodyear un ProBro Express automazgātavas. Tikai 96 sekundes un jūsu auto ir tīrs. Šodien Tavs Auto TV tuvāk aplūkosim automodeli, kurš gadu gaitā ir iemantojis tehniski uzticama un sliktiem braukšanas apstākļiem piemērota braucamā statusu. Apvidus auto cienīgs 22 cm klīrens, boxer tipa dzinējs, simetriskā visu riteņu piedziņa. Šie ir parametri, no kuriem Subaru Forester nav atteicies arī savā jaunākajā paudzē. Šim civilizētajam visurgājējam pie stūres šodien aizrautīgs un kaismīgs pasaules apceļotājs, kurš ir arī talantīgs mūziķis. Ģitārists Reinis Jaunais izdevis 10 albumus, un viņam ir tuvas pasaules mūzikas stīgas, lielu daļu iedvesmas guvis dažādu valstu kultūrās, cilvēkos un dabā. Piemēram, pirms kļūt par ģimenes cilvēku un tēvu 2 meitām, viņš ar autostopiem apceļojis Kaukāzu, Centrālāziju, ticis pat līdz Sahāras tūkstnesim. Arī jaunākā albuma Nest kompozīcijas ir Reiņa ceļojumos, gan dzīvē notikušos, gan nosapņotos gūto iespaidu ainiņas. Man patīk ļoti dažāda mūzika, un es necenšos ierakstīties kaut kādā vienā kategorijā. Es vienkārši paņemu, manuprāt, labāko no visa, un tad tas ir diezgan liels. Es vismaz cenšos to taisīt kā tādu gaumīgu kokteili. Pasaulē ir tik daudz dažādas mūzikas, un visu aptvert pat nav iespējams. Tas ir tāds mūžīgais ceļojums, visu laiku meklēt jaunu mūziku. Es diezgan daudz braukāju pa pasauli, bet man liekas, ka galvenais iemesls ir nevis tas, ka Latvijā kaut kas nepietiek, bet vienkārši tas, ka man patīk braukāt pa pasauli. Forester ir bijis nozīmīgs modelis Subaru piedāvājumā kopš tā pirmās izlaišanas 1997. gada februārī. Šo 27 gadu laikā tas ir pārdots vairāk nekā 5 miljonos eksemplāru un ir 3. visvairāk pārdotais Subaru modelis Eiropā. Un šis ir pilnībā jauns Forester. Salīdzinājumā ar savu priekšteci tas ir par pāris centimetriem pastiepties izmēros un jau šobrīd ir nopērkams abās Daugavas pusēs, gan Īle auto, gan Adrem auto salonā. Jā, šis laikam ir īstais autiņš, kur dragāt cauri šādam ceļam. Ir tāda sajūta, ka ar šo var iebraukt arī mežā un neiestikt nekur, jā. Tas ir diezgan svarīgi man personīgi, jo man patīk izbraukt zaļumos un būsim godīgi, ceļa stāvoklis mūsu tēvzemē nevienmēr ir viss ir tas pats vienkāršākais. Mums ir daudz grantinieki un parasti tieši tie grantinieki ved uz interesantākajām vietām. Neskatoties uz savu pieklājīgo izskatu, dvēselē Forester ir izturīgs un robusts visurgājējs, kurš ir saglabājis savu sākotnējo spēju doties jebkur. Tajā pašā laikā nevajadzētu šo auto saukt par traktoru. Tas ir gana komfortabls un labi pielāgots ikdienas dzīvei, arī pilsētvidē. Strādājot pie jaunā Forester izveides, inženieri ir pamatīgi piestrādājuši pie tā gaitas komforta un arī trokšņu līmeņa salonā. Jā. Automašīna klusē, tā nevibrē un man liekas, ka skaļāks ir tieši šis sildītājs nekā pat automašīna, nekā pats automašīnas motors. Ir ļoti lūdeni, jā. Es esmu pieredzis pie automašīnām, kas nedaudz grab un drab, un šeit ir tā, ka es, kad iesēdos, es vispār pajautāju, kas viņi ir iedarbināti jau, jo es neesmu pieredzis pie automašīnas, kas nerūc skaļi un kas ir tāda klusa un tā, kāds viņai degvielas patēriņš interesanti ir droši vien, ka gandrīz vai nekāds. Kā redzat pie šo to dzinēju nosaukuma blakus rotājas burts E, kas nozīmē, ka tas ir aprīkots ar hibrīda spēku iekārtu. 2 litru tiešās degvielas iesmidzināšanas boxer tipa dzinējs apvienots ar 16,7 zirgspēkus jaudīgu elektromotoru, kas palīdz klasiskajam benzīna dzinējam taupīt degvielu un uzlabo dinamikas rādītājus. Protams, Forester nav nekāda raķete, taču tas ir pietiekami dinamisks ikdienas braucamais, ar kuru nav jābaidās nobraukt no asfaltētā ceļa seguma. Un jā, šis auto arī spēja vilkt piekabi, kuras masa ir 1870 kg. Pirmām kārtām viņā ir tāda ērta sajūta sēdēt. Viņš ir tāds pārdomāts tā, lai cilvēkam būtu tā ļoti ērti viņā atrasties. Šeit ir sajūta, ka tu sēdi kārtīgā, ērtā klubkrēslā un tādos ērtos apstākļos brauc uz koncīti. Drošība vienmēr ir bijusi Subaru stiprā puse. Standarta aprīkojumā iekļautā EyeSight vadītāja paliksistēma pakotne ir uzlabota un papildināta ar jaunām funkcijām. Lai pilnveidot sistēmas darbību, EyeSight ir ticis pie jaunas platleņķa kameras un priekšējā radara.
Jāteic, ka kopumā sistēma piedāvā 15 dažādas funkcijas, tādas kā braukšanas joslas uzturēšanas asistents, kas testos, starp citu, ir saņēmis maksimālo punktu skaitu, arī ceļa zīmju un ātruma kontrolas asistents, tāpat vadītāja modrības uzraugs un citas. Un vēl tam ir jauna avārijas braukšanas apturēšanas sistēma, pirmo reizi Subaru, kas samazina negadījumu risku, ja vadītājs vairs nespēja vadīt transporta līdzekli, piemēram, medicīniskas ārkārtas situācijas dēļ. Es redzu kā tās tehnoloģijas attīstās, kā viņas iet uz priekšu, un ir tāds, tagad automašīnās arī ir tādas ekstras forši. Man droši vien tāda fermera domāšana, man patīk, ka lietas ir tāds ļoti vienkārši, bet es pieņemu, ka gan jau, ka es pie viņām visām pierastu, un man tieši tas liktos baigi forši ar laiku, jā. Man nav nekādas sliktas lietas, ko es varētu pateikt par Subaru. Subaru ir diezgan populāri Jaunzēlandē. Man māsa dzīvo Jaunzēlandē, un līdz to es esmu bijis vairākas reizes Jaunzēlandē. Pat Jaunzēlandē Japāņu mašīnas vispār bija ļoti populārs. Izbraukājām no visas augšas līdz pašai apakšai ar Subaru, un esam bijuši 4 reizes Jaunzēlandē, un no visām tām reizēm, laikam, Subaru bija tieši tā mašīna, kas vislabāk turējās. Un šeit būtu tā, ka man būtu reāli bail braukt ar kaut kādu savējo automašīnu, bet ar šo automašīnu nevienu brīdi mēs neesam noskrāpējuši apakšā. Tas man patika. Tāds lūk tavs Auto TV un mūsu viesis skats uz jaunāko Subaru Forester. Drīz turpināsim ar ko citu. Uz redzēšanos. Tavs Auto TV atbalsta Sixt, autonoma, pilna servisa autolīzings un auto abonēšana. Goodyear un Probro Express automazgātavas. Tikai 96 sekundes un jūsu auto ir tīrs.